tā mājas montāža ir 1 diena. Jā. Vairāk tas Latvijas tirgu ir tas mīnus priekš mums, ka mums ir daudz, kas jāsponsorē kā uzņēmumam, lai cilvēkam izvilkt pēc tam kredītu. Jā. Mēs esam viena no dārgākajiem tajā lauciņā. Un pēc pieredzes sanāk tā, ka mazliet sanāk vēl pielikt pašiem, izvelkt tas vērtējums vai nē? Apaļu māju neviens nav sūtījis. Ir 2 klienti, kas nav samaksājuši gala maksājumu, jā, nāk kaut kādi 12–13 tūkstoši. Tas ietver Tad arhitektūrā daļās, arhitektūra, būvkonstrukcijas, ārējie tīkli, energocertifikāts, geoloģija, topogrāfija, viss, kas ir nepieciešams. Jo, lielākā daļa klientu paši neko nesaprot. Un, ja klients ir aizgājis jau pie kaut kāda arhitekta, tad tas ir palielam lielākoties zemē nomest naudu. Jo arhitekts sazīmē tikai brīnumus, tie, kas nav piesaistīti kaut kādā ražotnē. Un tāpatās mums nākās pārstrādāt pilnīgi visu. Kāpēc brīnums? Tāpēc, ka viņi pelna procentus no projekta lieluma? Jā. Nē, viņi vienkārši zīmē. Viņiem neinteresē, kā viņi uzbūvē. Viņiem nekas neinteresē. Ja viņiem nav pieredzes, viņi nav tā kā jūs cēluši, un pārbaudījuši un uzlabojuši, pārbaudījuši. Kaut kādam ražotājam vai būvniekam, tur ir dievzīmes. Kosmos. Jā, tur viss kvalitāte, reizē ekonomika, ergonomika, viss. Jā, tur viss ir, lai tā māja sajiet kopā. Piemēram, ar savu to zīmējumu, viņš vēlas izbūvēt pie jums māju, vai uz to projektu iekļaujieties tā cenā, vai tas ir kurā gadījumā papildus? Nē, tas ir iekļauts. Tas ir viss iekļauts, jā. Tas projekts bija cik? Es vēl vienreiz. 12 tūkstoši. Tur ar visām topenēm un ar visu. Kas šitas ir pa tipu? Tas ir tas plātņu veida pamats, jā. Tas ir tas, lai tas pīrāks no apakšas siltums. Ūdens novadīšana. Kanalizācija, jā. Māja, ka šeit tās adata plāksnes, viņas liek pārsvarā jumta konstrukcijām vai saliktajām sijām. Adata plāksnes. Tas ir nepieciešams, bet sienām es pat nezinu iemeslu, kāpēc tādu kaut ko vajadzētu likt. Šitāds, jā. Sakiet, lūdzu, jūs kaut kā, piemēram, mūsu Latvijas laikapstākļi mainīgi, ja jūs kaut kā ietekmē to vispār būvniecības procesu, ka jūs paskatāt, tādā temperaturā vai tādos laikapstākļos mēs nevaram neko darīt? Ja ir nenormāli, pieņemsim, nav bijis pēdējās ziemas tādi sali, ka tu nevari zemes darbus izdarīt. Tas ir vienīgais, principā, kas varētu iet. Mājas montāža. Pagājušo ziemu es varēju. Pēdējās 2 gadus vispār bez problēmām. Nav kā citiem, ka tur jumtu ātri dabūt zem plēvis, vismaz mazliet, kamēr lietas. Mums tā mājas montāža ir 1 diena. Un tev viss ir ūdens droši. 1 diena uz šitā, ka viņš ir gatavs 1 dienu sienas un iepakot. salikt. Karkas jau jā, tur. Labi, pēc tam mēbeles salikt, kas vēl ir. Nē, pēc tam ir tev visas kabatas jāiztaisa latojumi, tad ir komunikācijas jāizvēl. Un cik ilgi tas ir pēc tam, kad jau ir uzmontēta tā 1 diena? Montāža ir 1 dienu, 2 nedēļas iet visi pārējie, pieņemsim, durvis, slogi, kas iet līdz grīdai, tie tiek ielikt iekšā, visi latojumi pabeigti līdz galam. Tādas lietas, tas ir 2 nedēļas, tad nāk elektriķi, santehniķi, ventilācija apkure, kam mēs iedodam 3 nedēļu posmu, kad ir tikai viņi objektā, viņi veic savus darbus. Tad atkal nākamais ir fasāde, jumts, visas tās pozīcijas, un tad jau ir iekšējā apdarbs darba. Tad beigās sanāk ap 2 mēnešiem un vēl iekšējā apdarba, vai tad ilgāk? Kopumā klientam mēs dodam 8 mēnešu termiņu, sākot ar pļavu, ka pēc 8 mēnešiem tu varēsi ievākties. Neņemot vērā rindu. Tas ir uz doto brīdi. Tas ir ar visu to, kad es tagad pierakstos pie jums rindā pērku. Un kā ir ar to finansējumu? Kas tur bija kaut kādi 5–10% vai cik? Finansējums ir pa etapiem. Mēs prasam katram etapam, pieņemsim, pamat izbūve, ir sadalīta 3 etapos. Ir 50% avans, 40% ieliec betons, pēdējie 10 ir pēc 2 nedēļām. Un tad atkal ir par ražošanu ir atsevišķi arī sadalīts vairākos posmos tas viss. Katram procesam
līguma parakstīšanās kāda? Ir tas laika grafiks ar visu maksājumu grafiku. Un kaut kāda rezervācijas nauda arī ir vai kā? Ne. Nav. Vairāk tas Latvijas tirgu ir tas mīnus priekš mums, ka mums ir daudz, kas jāsponsorē kā uzņēmumam, lai Cilvēkam izvilkt pēc tam kredītu. Jā. Jo, Jāsponsorē, tas ir Jā, tas nozīmē, viņam jāuzceļ mums ir kā sākumā. firmai jāiegulda. cashflows naudas plūsma jāiegulda ātrāk uz Mēs naudu priekšu. dabūsim kaut kad. Jā, Jo, pieņemsim, nevienai bankai neinteresē tas, kas mums ražotnē notiek. Kaut gan es varu pierādīt, ka kur šai mājai konkrēti elementi saražot. Viņiem tas neinteresē. sanāk, ka bišķiņi iesaldēt naudu. Ir uzlikta māja uz zemes gabalu. Tā, jā. Kā tikai sienas parādās, tad... Ir tie starpposmi, pieņemsim, līdz mājas uzstādīšanai, kad mums ir kaut kas no savas puses tā kā jādod vairāk. Līdz ar to tas ir tas brīdis, kad mēs ieguldamies. Pēc tam jau tālākos procesos, tad jau viņi pēc izdarītajiem darbiem nāk bankas vērtētājs, pasaka, par šitādu summu ir izpilde, tik daudz banka iedod klientam naudu. Jā, viņi ir nākotnes vērtējums un viņi dod pa etapiem. Jā. Un pēc pieredzes sanāk tā, ka mazliet sanāk vēl pielikt pašiem izvelkt tas vērtējums vai nē? Klientam sanāk nedaudz pārsvarā pielikt. Un cik aptuveni tas būtu procentuāli? Uz 10%. Jā. 10%. Nav. Tas ir uz 300 000 tie 30. Jā, jo šobrīd jau tās vērtējumi ir diezgan augstās cenās, jo tie īpašumi arī tiek pārdoti un mājas tiek uzbūvēts jau par sakarīgiem cipariem nekā. Sanāk, handikapam būtu jābūt savam iekrātējam jau pašam. Ir jābūt. Vien 20-30 tūkstoši vairāk. Jo banka jau tev tāpatās prasa. Un tas ir pat vēl bez mēbelēm. Jo mēbeles vien var vēl pierēķināt 20-30 tūkstoši. No paša cilvēka, jā. No simtnieka stabilas atnāk un Jūs viss tā kā sanāk. pielāgojaties arī klientiem, piemēram, viņš tur grib, lai ir vāna, viņš gatavs tur, nezinu, ielikt nevis vinīlu, bet laminātu, vēl kaut ko tādu. Jā. Lai, ķipā, Atļaujam, protams, ir tāds. Jo, tas apdars materiāli mēs ļaujam klientam izvēlēties. Krāsas arī, ja? Krāsas, tos pašus grīdas sagums, flīzes, vanstabas, visus aprīkojums, virtuves tehniku. To visu klients individuāli pēc saviem ieskatiem taisa. Ja vajag, mēs varam piesaistīt interjeru dizaineru, kas palīdz viņiem ar to visu. Tāds pakalpojums arī kaut ko atsevišķi maksā. Cik? Daudz uz telpu, kā viņš grib. Cik es saprotu no tiem interjeriem, mums pašiem nav, bet tas, ko mēs esam piesaistījuši, ir 20 līdz 30 eiro par kvadrātmetru. 20 līdz 30. Tur var izvēlēties, pieņemsim, tev nevajag guļamistabas, tad tu tās neskaņo ar dizaineru. Atkarīgs no... Interesanti. Tagad taps diezgan dizainiska māja dakteriem, ja nemaldos, vai dakteri, abi divi ģimenē. Viņiem tiešām tāda grandioza, bet nekas Latvijā ne, Zviedrijā ir. Tas, ka nojūg kaut kas un neizdodas līdz galam, vai finanses pārtrūkst kādā projektā, tā nav bijis. Ir divi klienti, kas nav samaksājuši gala maksājumu, jā, ja nemaldos, katrā kaut kādā 15,000 palika. Bet vienalga daudz. Nē, tas ir. Ja būtu 5, tad varbūt vēl tā, bet 15. Mēs esam viena no dārgākajiem tajā lauciņā, kas ir uz moduļmājām. Vairāk ir. Jā, mēs negribam lētu produktu, kas ir nekvalitīvs produkts. Tā. Tas galvenais mērķis mums ir kvalitāte. Jo jebkurš klients, jebkurā brīdī ir aicināts mūsu objektā iekšā skatīties. Mums ir speciāla programma, kas ir kopā ar klientu. Tur katru dienu tiek liktas bildes no objekta, kas ir izdarīts, kur viņi redz visus finanšu plūsmas, visus arhitektūras un visus rasējumus. Viss viņiem pieejams.